Laipni lūgts prezentācijā par vienkāršo saskaitīšanu. Es zinu, ka tu domā, man liekas, ka saskaitīšana maz nav tik vienkārša. Piedod man par to. Es ceru, ka līdz prezentācijas beigām vai arī pāris nedēļu laikā saskaitīšana liksies vienkārši. Tātad sāksim ar dažiem piemēriem. Pirms sākšu ar veco klasiku. 1 plus 1. Es domāju, ka tu jau zini, kā šo atrisināt, bet es tev parādīšu veidu, kā šo darīt gadījumā, ja to neesi iegaumējis, vai arī, ja to vēl neesi apgūs. Tātad, ja man ir 1, sauksim to par avokado, ja man ir 1 avokado, un tad tu man iedotu vēl vienu avokado. Tātad vēl vienu avokado. Cik daudz avokado mums tagad ir? Tātad pastīsimies, man ir 1, 2, tātad 2, 1 plus 1 ir vienāds ar 2. Tagad zini, ko domāt. Tas bija pārāk viegli. Tātad ļauj man tev iedot kaut mazliet sarežģītāku. Man patīk avokado, es varētu palikt pie avokado. Tātad, cik ir 3 plus 4? Es domāju, ka šis ir sarežģītāks piemērs, tad paliksim pie avokado. Un, ja tu gadījumā nezini, kas ir avokado, tas parasti ir ļoti gards augurs. Tas parasti ir vistraknākais no visiem augļiem. Tu varbūt maz nezināji, ka tas bija augurs, pat tad, ja tu esi ēdis. Ok, bet tātad man ir 3 avokado. 1, 2, 3. Vai ne? 1, 2, 3. Pieņemsim, ka tu man iedotu vēl 4 avokado. Tad ļauj man iekrāsot zeltainā šo četrnieku, lai tu zini, ka tie ir tie, kurus tu man dod. 1, 2, 3, 4. Tātad, cik daudz avokado man pavisam tagad ir? Tas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tātad 7 avokado. Tātad 3 plus 4 vienāds ar 7. Un tagad es tev parādīšu vēl vienu veidu, kā tu vari par šo domāt. To sauc par skaitu līniju. Un parasti šis ir tas veids, kā es to daru savā galvā tad, kad es to aizmirsu vai kad neesmu to iegaumējis. Tad skaitu līnijas secībā vienkārši sarakstu visus skaitus un sēju tik tālu, lai tajā būtu iekšā visi skaiti, kurus izmantošana. Tad tu jau zini, ka pirmais skaits ir 0, kas ir nekas. Varbūt nezināju, bet tagad tu zini. Un tad tu soļo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tas turpinās tālāk 11. Tad mums ir 3 plus 4, sāksim ar 3. Tad man šeit ir 3, un mēs tam trīniekam pieskaitīsim 4. Tad viss, ko mēs darām, mēs dodamies par 4 priekš, jeb uz labo pusi pa skaitu līniju. Tad mēs ejam 1, 2, 3, 4. Ievēro, ka viss, ko mēs izdarījām, mēs to palielinājām par 1, par 2, par 3, par 4. Un tad mēs apstājamies pie 7. Tā ir mūsu atbilde. Mēs varētu veikt vēl pārīt. Ja es tev jautāju, cik ir 8 plus 1? 8 plus 1. Tev varbūt to ziņa, 8 plus 1 ir vienāds vienkārši nākamais skaits pēc 8, bet, ja tu skaties skaitu līniju, tas ar 8 tu pieliec 1. Tātad 9. 8 plus 1 ir vienāds ar 9. Parisināsim kādus grūtākus piemērus. Ja tu sākumā esi mazliet no šīs sabies, tad zini, ka tu vienmēr vari zīmēt apļus, vai arī tu vienmēr vari izmantot skaitu līniju, un lai gaitā, jo tu vairāk trenēsies, jo tu vairāk šo atcerēsies, un tu atrisinās šos piemērus apmēram pussekundē. Es tev apsolu, tev tikai jāturpina trenēties. Piemēram, es atkal gribu uzzīmēt skaitu līniju. Parasti man ir līnija rīks, un man nevajadzētu to zīmēt visu šīs neglītās līnijas, kuras tev rādīja. Paskat šī ir skaista līnija. Tā, šī skaita līnija. Es jutīšos slikti, kad vēlāk vajadzēs to dzēst nost. Tad zīmēšu skaitu līniju. Tā. Un mēs sāksim ar 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tātad parisināsim sarežģītu problēmu. Es tagad to darīšu citādā krāsu. Cik ir 5? Nē, jā, paņem citu krāsu. Ok, 5 plus 6. Ja tu vēlies, tagad var apstādināt video un pamēģināt šo. Tu jau varbūt zini atbildi. Iemesls, kādēļ saka, ka šis ir sarežģīts piemērs, tāpēc, ka atbildi ir vairāk nekā tev ir pirkstu abās rokās. Tāpēc tu nevarēsi to vienmēr izdarīt saviem pirkstiem. Tad sāksim ar izsnāt šo piemēru. Parasti man zvana telefons, bet es tam tagad nepievērsīšu uzmanību, jo to es daudz svarīgāks. Tātad.
Tad sāksim ar 5. Un mēs tam pieskaitīsim 6. Tātad mēs ejam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mēs esam pie 11. Tātad 5 plus 6 ir vienāds ar 11. Tagad es tev uzdošu jautājumu, cik ir 6 plus 5? Mēs tagad to apskatīsimies. Labi, ja mēs samainām abus skaitļus, vai mēs iegūstam to pašu atbildi? Paskatīsimies. Es to pamēģināšu ar citu krāsu, lai mums te nekas nesaju kopā. Tad sāksim ar 6, vai ne? Pagājām nepievērš uzmanību zeltniem, pieskaitam 5. Tā ir 1, 2, 3, 4, 5. Mēs nokļuvām tajā pašā vietā, un es domāju, ka tev šo vajadzētu pamēģināt daudzos citos piemēros, un tu redzēsi, ka tas vienmēr strādā, ka nav nozīmes secībai. 5 plus 6 ir tas pats, kas 6 plus 5, un tas ir loģiski. Ja man ir 5 avokādo, un tu man iedod 6, tad man būs 11. Ja man ir 6 avokādo, un tu man iedod 5, tad man arī būs 11. Abos gadījumos. Tā kā šī skaita līnija tik glīta, es gribu to turpināt izmantot, lai atrisinātu vēl dažus piemērus. Lai gan to izmantot, es droši, ka turpināšu tev jau galvu, jo es rakstīšu tik daudz virs tās, bet pastīsimies. Es tagad izmantošu balto krāsu. Cik ir 8 plus 7? Tātad, ja tu vēl vari šo nolasīt, 8 ir tieši šeit, vai ne? Mēs tagad tam pieskaitīsim 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mēs dodamies uz 15. Esam apstājuši pie 15. Tā ir 8 plus 7 ir 15. Es ceru, ka tas tev rada sapratni par to, kā risināt šādu veidu problēmas. Un vēl vairāk, tu drīz mācīsies reizināšanu, taču tad, kad tu sāc darboties ar matemātiku, šādu veidu piemēru prasa visvairāk treniņus. Un līdz zināmai robežai tev ir jāsāk tos iegaumēt. Bet es gribu, lai laika gaitā, kad atskatīsies atpakaļ, tu atceries, kā tu jūties, kad tagad skaties šo video, un tad es gribu, lai tu nosties šo video pēc, teiksim, 3 gadiem, un atceries, kā tu jūties, kad tu tagad skaties, un tu domās, tas bija tik viegli. Jo tu mācīsies ļoti ātri, es domāju, ka tu saprati. Ja tu nezini atbildes nevienu no saskaitīšanas uzdevumiem, kurus mēs tev piedāvājam pie uzdevumiem, tu vari nospiest hints uz padomiem, un tas tev uzzīmēs riņķus, un tu vienkārši varēsi skaitīt riņķus, vai arī, ja tu vēlies to darīt pats, tad, lai atrisinātu pareizi piemēru, tu vari zīmēt riņķus vai zīmēt skaitu līniju tādā veidā, kā mēs to darījām šajā video. Es domāju, ka tu varētu būt gatavs ķerties pie saskaitīšanas problēmām. Lai iet jautri!